Būtiņas draudzei tagad, patieši tā ir sventājas draudze kā tāda, bija jubilēja 405 gadi, 450 gadu, kā viņa ir pieminēta rakstu avotos. Tā mēs šito jubilēju taisījām. Mēs te bijām galvas noklājuši pa ziemeļa pusi baznīcu, saproti. Nu, tur iekšā arī notika visādi darīšana, tur bija mācītāji, šitie mācītāji tā kā bišķi tā jau atsevišķi bija. Tad uz to laiku uztaisīja šito pieminekli. Mēs šito sventajam tur skulptors, tā teicot tēlnieku, profesionālu, kurš ir nemazu darbu galvu pataisījis sventajai. Viņš bija uztaisījis tādu maketu, teiksim, 4 sventājas baznīcām, kā tādām. Tur, kad vēsturnieki rēķina, viņi sarēķina visādi. Šit sarēķina 5 baznīcas, 6 baznīcas visādi ir, saprot. Tur, citādi teicot, viņi neatšķir, kur bija izdarījis kāds remonts, saprot, un kur ir patiešām jauna baznīca. Es atrunu, ka tā baznīca ir bijusi tikai 3 vietās. Šī ir 3. vieta, kur ir pastādīta baznīca. Pirmā, kā tāda ir jūrā palikusi jau, diezgan tālu. 2. vieta ir zem kāpas, Vilkšu kāpas, Jūrmalē. Un šita tā ir tā 3. vieta, kur tagad jau viņa ir gada līdzmanā, ko ir uzrakstīta, kur viņa ir beigta taisīt. Un tad tā, mēs šeit turim jau to pirmo dātumu, 1.5.20. Tas ir pieminēts rakstu avotos, bet mēs tos pirmos dokumentus kā tādus neesam redzējuši. Tātad var šaubīties, tur viens gads iet uz priekšu, bet viens gads iet atpakaļ, saproti. Tik ātri jau negātā pazīst. Nu, bet apmēram te, teiksim, vispār, kad nobraucu Palangā, es pateicu, jūs baznīca ir, saproti, 50 gadu, jo jauna nekā sventājas baznīca, un jums nav ko palāk lielīties pret mums, saproti. Un šitā ēka, kā baznīca, kā celtne, visā Palangas lielajā pilsētā arī ir visvecākā. Kā tāda izlikusi no tā laika, tad galu galā šogad sadomāju, ka vajag dot naudu, saproti, un to jumtu pārmainīt. Jo tas vecais šiferis jau ir novecojis, sāk jau být iekšā pa virsu. Ja tā ilgi būs, varbūt sagaidīsim tādus laikus, ko vajadzēs viens kancelis. Širmi, lai turētu, jā, kā, tur varētu mums prediki nolasīt mācītāji. Nu, tad domāsim, kā tā nebūs. Nu, no šitā, ja iesit apkārt, tad jūs redzēsiet tos dātumus. Jā, 1638, 1728, 175, 57, nē. Nē, 5-1. Alko 5-7 nevar būt, jo 5-7 šita gāja gadām Zviedri, saprot, un bija notika liels kārs, un tas šitiem dātumiem vēl virsu, nav uzliks dātums, bet tas virsus turētu šī baznīca būt. Uzlika šitie virsu, šitā. Viņš bija sadot viņam tā, tēlniekam krustveidīgā tā forma, bet viņš labi saprota, viņš tā piemēroja. Mikl Kolkums, kuru pastāst kāds par Nē, pamats arī jauns. Šitā ir domās tā kā šitā Luteri roze. Bet tas tā kā jauns ir taisīts. Jauns, te vispār ir jauns pataisīts. Tas tā kā veca vieta. Nē, tas arī viss, kas jauns uztaisīts tagad. Tā mēs turim tādu, baznīcas tādu... Kanceli. Jā. Tas tāpēc kancelis arī pasaulē. Varētu būt kā kanceli, jā. Nu, jā, pakāpte un runāt. Runā uz ziemeļus. Nu, tur jau sanāk ziemeļi. Jā. Ziemeļi un... Visi pātari iet. Projām, nē. Jā, kur vajag. Ja mēs runājam, tad ziemeļos, kā tāds, kad reiz esot pagānu dievs dzīvojis. Jo vecie kurši esot tieši tādu likti ar galvu uz ziemeļus. Tā kā tagad saproti, ka mēs liekam galvu uz jūras pusi, bet īstenībā mēs liekam ar vaigu pret sauli.
arheologi nav padomājuši, saprot, par šito lietu, saprot, un visu raksta ar galvu uz rietumiem, ar galvu uz rietumiem. Bet tu varētu rakstīt īstenībā, ja pēc tom izskatiem, vaigu pret sauli. Vaigu pret sauli ir uz rietumu. Jā, tāpēc, ka saule tek, ka viņš celsies no mirušiem, saprot, uzreiz aiz krusta ķersies un vaigu būs pret sauli. Un pēc tam sauli ies. Tu teici, ka vajag uz austrumiem galvu likt, vai tāda notiek? Galvu uz austrumu, uz ziemeļus. Uz ziemeļus tas bija vecais paradums. Viņš tādā kādā laikā vēl nebija nonīcis, saproti, tur atrun tādus. Ja tā godīgi teicot, vēl tagad nav nonīcis. Vajag pasilikties gultē, un arī tā būs labāk gulēšana. Ai. Esi piedzēris, kur pakrīt, tur ir labi. Kamēr skaidrē, tad jāliek uz ziemeļus. Jā, kamēr skaidrē, tad jāliek uz ziemeļus. Mika, pastāsti vēl pa ugunskurs. Mode sākas no 100-200 gadu atpakaļ luterānamis. Uguns. Šogad turējām, tādu jaunu notikumu baznīcā. Tāpēc, ka Lieldienas vakarā mēs atgājām baznīcā. Skaitās šito, kā teica, nakts liesmu liturgija, vai kaut kas tur tāda notika, saprotiet? Jā. Jo pie katoļiem patiešām Lieldienas naktī lielas budēšanas. Viņi tur visādas darīšanas baznīcās dara, no rīta nes laukā to Krustu. Ja krustu jeb šito nesājamo kaplīšu, saprot, nes apkārt baznīcas, pie luterieniem tas bija aizmirst, ka tāds luterienam pietiek, ka viņi Lieldienas rītu atgāja baznīcā. Bet pirms tam Lieldienas rītu tie paši luterāņi no rīta gāja Jūrmalē, kamēr saule neticējusi, pasasmēli ūdens ūdeni, to pārnese mājā, un pēc tam pirms ietot baznīcā visi nosamazgāja, saprot, ka būtu veseli uz visu gadu. Dzīves tās lietas tomēr. Jā, tomēr ir dzīves. Vēl vajēja atrast avotu, kurš tek pret sauli. Tur varēja paņemt ūdeni, un tas arī bija līdzēja tam gadam. Tas vēl tagad ir tas avots, nav tagad. Pie Sventājas ir daži avoti. Viens ir nozudis, viens vēl ir, un tad cits ir tālākais ir Rucavā, aiz Rucavas. Jā. Tāds. Tas ir pret sauli. Tātad, kad Rucavnieki arī no rīta varētu noskriet tur, saprāti, piesmelties. Mēs to darām. Mēs tad, kad tā saule tur, tad sāk rādīties tajā martā. Bet tā arī tā senā tradīcija, redzi, viņa jau ir saglabājusies un viņa uzplaiksnē arī šitā. Kalab jūras ūdenis, tāpēc, kad kā pūš, saproti, austrumu vējš, jūra it kā nāk krantā, redzi. Tā straumi nāk pret sauli. Viņi sadomāja, ka varētu būt arī līdzēt. Pareizi. Jā. Tāda, ka cilvēki gudruši visos laikos visādi saproti, kā savu dzīvi labāk uztaisīt. Teiksim, un tā jūs visu nakti dedzinājāt? Nē. Nos ārdega ūne ienesa lielos veci iekšā, tās vecis piedegā mazās vetītes, noklausījāmies prediku un tad gājām mājā visi kā tādi. Lieldienas gaismu ienes baznīcā. Jā. Jo pateica, ka pulsdienas dzīvos var skatīt televīziju un pa tur būs lielas darīšanas. Ja gribat negult visu laiku, var skatīties. Un tā. Tagad varam iet baznīcā iekšā. Tātad esam šādājas baznīcas vidū. Tagad to dievē pa Būtingas baznīcu kā tādu. Laiku viņi jau bija celta, tomēr celta Būtingas mūžas teritorijā, tāpēc viņi palika, kad to pirmo nosaukumu zaudēja un viņi palika pa Būtingas baznīcu. Un tā kā skatām iekšā daudz nekādu greznuma nav. Bet ir daži dārgumi, kuri ir glabājami no vecu laiku. Pirmais vajag skatīties tur augšām.
Kur virs altāra ir du eņģeļi. Viņi ilgu diezgan laiku nebija baznīcā. 64. gadā viņi bija sasisti un pēc tam bija azbāsti un stāvēja nezināmi uz baznīcas jubilēju. Šīs ēkas 190 gadu gada dienu, saproti, tos restaurēja. Un, kad restaurēja, tad tur atrada otrā pusē, kad ir datums 1862. Kas tajā gadā bija noticis un kāda iemesla ķēļ viņu eņģeļi bija dāvināti tajā baznīcai neska. Šai dienā nezinām, laikam varbūt ir nedabūs zināt, jo tādi mazi notikumi rakstavotos netiek ierakstīti kā tādi. Un tomēr viņi redzi bija 100 gadu vairāk glabāti un atkal ar atjaunot ir uzlikti tur. Jā. Otrais ir šitais no kuģis, kur jūs ieraudzījāt. Šie kuģi ir jāsturi mazlāk, jo gaļa. Esat dzirdējuši, un kad Santā ir bijusi jūrniecības skola. Jūrniecības skolas tas bija Krišjāņa Valdemāra izgudrojums, kā tās sakot, ka latviešus vajag mācīt, ka tie ietu jūrā, un tur ietēlītu naudu. Tas bija tur Krievu valdības jau bija tā devīja, izsludināta tāda devīca, iesim Latviju jūriņā, liksim naudu pūriņā. To skolu šitajā Latvijā ir jūras skola ir diezgan daudz, tā ka mainieši ir slavenā, no kā tāda zināma. Tā vienam no tādām pasākumiem bija Sventāja. Tas bija 1892, 1893, vienu gadu viņi te mācījās. Tā skola bija tur tālāk pie Jūrmaļa uztaisīta, skolas nams kā tāds. 25 studenti esot bijuši. Esot bijis kaut kāds jūru kapteinis Balcelis, kas mācīja viņus tos kumniecības paņēmienus. Šito parasto rakstus esot mācījuši Paurupes. Jā, Štonbergi no Paurupes esot mācījuši, divi brāļi braukuši. Jūras skolā laikam bija 3-gadīga vai 4-gadīga, bet pēc pirmā gada, kas nobeidza pirmo gadu kursu, tie dabūja šturmana izīmes, kad varētu braukt, teiksim, gar jūras maltas, no Liepājas līdz Klaipēdā, apmēram varētu kuģot. Ja beidza otro gadu, tad jau dabūja šturmana šito varēja, kad varētu braukt līdz Londona. No Rīgas līdz Londonai varēja laisties, jau kas beidza tos visus kursus, tie jau varēja būt pa kapteiņiem tikt. Viecības. Tāpēc pie mūsu vienu gadu, tad viņi tādi mazi šturmani dabujās, un kad viņi esot beiguši to kursu, tad viņi uztaisījuši laiva modeli. Esot bijuši uztaisījuši laiva modeli un svinīgi ienesuši būtības baznīcā, tad, kad izejot no savas baznīcas, sakoti, kur ir bijuši laikam varbūt krustīti un citādi, tur tā dotos tālāk pasaulē un tad viņam visi labi klātos. Ir palikuši tādu piemiņu. Pirmā pasaules karā tas modelis esot pazudis. Pēc tam mūsu zvejnieki sadomājuši, ka tomēr ir vajadzīgs kaut tāds darīšanu, uztaisījuši otro modeli. Tas pazuda otrā pasaules karā laikā. Nezinu, vācieši vai krievi, kas arī viņi pazudis. Pēc tam radās ideja, ka tomēr viņš atkal vajadzīgs ir mūsu baznīca, un te sproģi un škirpsta lilija. Sadomāja, ka tomēr vajag uztaisīt, paņēma to pašu tēlnieku, kas tā uztaisīja šito pieminekli. Un tad viņš sāka iet apkārt un prasīt, saproti, kāds tomēr bija tas modelis. Visi, kā viens teica, tas bija zila laiva un balta buļa. Un tur tālāk dari, ko tu gribi.
bet redzi, viņš kā tēlnieks, redzi, tā viņš paņēma to veco laivu stiļu, uztaisīja jau tādu, tagad jau, tā jau nav zvejniecības laiva, tā jau tomēr ir jau tirzniecības laiva, ar 3 mastu, kā jau, kārtīgs kuģis. Sventais ostā, es domāju, varbūt ir bijis kādreiz tāds iebraucis, varbūt ir nebijis. Jo mums jums pietika, saprot, ar mazu laivu, ar vienu bureļu, iziet jūrā. Bet mūsu zvejnieki bija diezgan droši, saprot, līdz Gotlandi, līdz Zviedrijas nobraukt tādas pašas. Jau nerunot, seksim, pa Klaipēdu un Liepāju, jau nokuģot viņiem vieni joki kā tādi. Tagad tā jau diezgan jau grūtāk būtu. Ar to gumijas laivu, es nezinu, vēl uzdrošināties, diži drosmīgam vajag būt, ka tādu kuģošanu varētu izdarīt. Tā, tas bija otrais. Un trešais noslēpums šeit ir, tornē ir 2 noslēpumi. Viens ir zvans. Kā tāds. Ka vecā baznīca esot nogrivusi, tā, kur Jūrmalē bija, saproti. Dažu laiku, pirmos gadus esot provējuši pulcētiet uz dievkalpojumu Skrogā. Tas kaut kas bijis, es nezinu, tās izšķerdīgs gājiens, saprotu, esot mācītāju aizliekuši pulcēties Skrogā, un visi liekuši braukt uz Rucavu, uz baznīcu. Tā kā uz Rucavu braukšana ir diezgan tālu, tāpēc, kādu 20 gadu bijis atbraucis Stārs kaut kur, Krievijas, Aldoni, saproti, 816. kurā gadā ir bijis atbraucis, saproti, Rucavas mācītājs, Rucavas un Sventais baznīca mācītājs, jo tas draudzes bija kopīgas, kā tādas mācītājs bija viens, tas ir bijis iesniedzis lūgumu, Krievijas valde debūsi naudu un tad uzcēla šito baznīcu, kā tādu. Vot ir tagad nezinu, vai tieši tas vecais zvans no Sventājas vecās baznīcas bija iekabināts šajā tornī vai kāds cits. Bet Pirmā pasaules kara laikā viņš jau bija ietrūcis. Un tā, kā jau ietrūcis ir zvans, tad tu nekas nebisi, ja tā viņu zvanīt. Kad kā Vācam iztrūka, no kā taisīt patronas. Visi nevajadzēja. Ko viņi sadomāja? Viņi no visu katoļu baznīcu devēja likumu, no visu katoļu baznīcu nokabināt zvanu, saproti, aizvis uz Vāciju un partaisīt patronās. Tad Vāci tā, ļuterāņus palika mierā, bet visus katoļus ņēma nost. Nokabināja Palangas baznīcā zvanus un aizveda pēc Jelseļa Kretingā, saproti, un tur sakļāvu, kā tādu, saproti, vedīs projām uz Vāciju. Būdiņa cilvēki bija diezgan gudri. Viņi ņēma, nokabināja savu zvanu, noveda uz Kretingu un apmainīja uz Palangas baznīcas zvanu. Pārsavēda pasakabināja un visus lūdzu uz dievkalpojumu pilnīgi kārtīgā. Ka šeit atgāja lietuviešu valdību 21. gadā. Peleiši katoļi sāka pieprasīt, lai viņiem sadod zvanu apakaļ. Tātad, ka valdība arī viņus atbalstīja, tad to zvanu nokabināja, noveda atpakaļ Palangā. Tā mūsie, ko dabūja taisīties jaunu zvanu. To atlēja Liepājā, tur ir ieraksts pats tāds. Esmu atlējis 26. gadā atlēja Liepājā, atveda pa jūru. Es nezinu, kādu neveda pa ceļu, vai tādu ratu neturēju. Ka viņš bija grūts, man tieši atveda kā kontrabandu, ka nevajadzētu maksāt kā uzsienas, kā muitu. Tad viņi izcēla šeit un atveda un iekabināja, tagad viņš kalpo vēl pa šai dienai. Un tad vēl kāpjot tornī pa ceļam ir tur sānā sakļautas tādas lādes. Tur ir atkal vēl viens notikums. Visā Sventajā vai draudzēs, bija daži baptisti, bet viens bija 7. dienas adventists.
Tas bija tā saucamais Šklabelis. Īstā viņa uzvārda bija Vindigis. Niklaus. Viņa mājas tur bija arī. Mēs parādīšu pēc tam viņu mājas vietu, kur viņš bija dzimis un audzis, saproti. Kad viņa māte nomira, viņš atrada sev līdzīgu draugu Kaunā. Uz visu Lietuvu arī tikai vienu. Un aizbrauca kādu laiku dzīvot, pameti savu saimniecību un izīrēja un aizbrauca dzīvot uz Kaunu kā tāds. Pirms otrā pasaules kara viņš no Kauna pabēgā pakaļ, jo pilsētā izdzīvot laikam, domāju, ka būs diži grūti. Atgriezās šeit atpakaļ savu tēvu mājās. Viņa tās vecās mājas jau bija nolaistas, sagribušas. Viņš sev uztaisīja peļķi jaunu māju. Bet tu māju viņš uztaisīja tādu, kādu šitas sventajā vispār nav bijušas. Jo tur peļķi apkārt bija daudz kirmenu. Čūskas, tā teicot. Rudu, nekārtību to rudo, saproti. Te viņš to savu māju tā kracu klēti paceļ uz 3 akmeņus. Ka viņam guliet gultā kāda... Jā, neatrastu gultā, bet gulījuši, saprotu, nejuši nepiespiesu. Un viņš vēl, tā savā turimā zemes vietā, tā peļķēs, bija sadomājis, ka viņam vajagot audzēt zuvis, tā tiesot kārpas. Tad viņš tur bija izkasis, vecajās velumdubu vietās bija izkasis dīķus. Es vēl savu laiku atceros, mēs gājām tur garām, tad bija, pēc viņam domām bija dīķis A, dīķis A, B, dīķis C. Mēs skatījāmies pēc bija dziļā, platā, saproti, un visi citādi, jo tur diži labi līdekas auga. Tad tur varēja noiet zēnamis, tā bija diezgan laba darīšana, vā ciltu, vā šito žeberklu, kādu nokērt. Bet, kā tik atnāca Krievs, saproti, viņa tā māja tur nodaga, peļķieta viņš dzīvova Jūrmalē pie Gīkaru māja iesametis. Un tad viņš turēja daudz laika, un tad viņš sadomāja, ka viņam vajag pasataisīt altāri. Tad viņš bija izgriezis, pasataisījis, tā kā skapeļi, un tur bija tādi izgriezumi. Es vēl atceru, ir Andrejs gāja, mana tēvs Miķelis gāja to altāri skatīt pie klabeļa. Un tad viņi pārgāja, un viņi runāja, bet tam balodim tas knābis tā kā vanagam. Viņš bija vientuļš, es jau viņu atceru bišķi. Kad es gāju skolā, tad viņš pa ceļu Grūno Mikeļa aru galā kasti grājus. Tie bija veclaicīgi grāji, jo tagad, un es savā dzīvē neesmu redzējis, ka būtu tā kārtīgi kašami grāvi. Sienas, malas bija vajadzīga šķībuma, noliedzināts, nogludinātas, kā tādu saproti. Kaut kāds vecas paņēmējums bija tā dārma saproti. Un tā kā viņš nomira saproti, viņi paglabāja Tad visiem luterāņiem kopā, saproti, kā viņš jau, no kur bija cilis, vēl atpakaļ ir nogāju. Atsevišķi nekā pa vietas nezinu, tāpēc, ka nekas nepiekopa viņa kapu, tas ir mozudis. Bet to viņa altāri paņēma atved un palika baznīcā. Baznīcas tornē. Tagad tur ir Edvards, tur ir bišķi pārkrājus, saproti, kuru laiku viņš stāvēja diži šmokti, saproti. Argemagedons pēc tik un tik gadiem, saproti, bija tā lielie būtiem uzrakstīts. Ka būs pasaules beigas, jā, viņš jau zināja, ka viņš būs pasaules beigas. Īstenībā. Tagad jūs esat padarījuši to ceļu, ko pēc krustībām un kāzām ir vienmēr darījuši mūsu baznīcēni. Te jau kur tas Preiduru krūms, otrā pusē ielas, ir kroks.
Ja visuomet pēc tā, ka pakrustīja bērnulos, teiksim, salaulāja pāri. Visas jaunais pāri saprotā, visu šito strīpu gaļo. Visi bija krogā iekšā. Tad tur sēdēja muzikanti jau sagaidīja. Jēme braška, saproti. Atcenājuši viens otru cienāja, saproti, dancaju. Un bija. Pēc šitās darīšanas visa jaunā strīpa, saproti, gāja katra sev uz mājām. Jauno paņēma tēvi nosaveda savā mājā. To brūtgānu savu tēvi noveda vakar uz savu mājām. Pabraucis mājā, viņš pasajēma šito bedēju tēvu un brauca pēc jaunās no pakaļa, saproti, uz otro lāgu. Tā saucies kāzas uz divas gaļas. Tā pārsavedē visu pūru jauno no viņas puses un tad pēc tam vēl 3 dienas un kādreiz 4 dienas. Nu jau tai pēdējā dienā to uniki jau no dubena kesilēja tās mieles karjotēmis. Jā, dārtami bija ko. Nu va. Tā šita bija viens kroks. Šitais kroks bija laikam 5. kura gada, saproti, stāvēja. Otrais kroks bija viņā pusē upes. Mēs višķi tagad neredzam, viņš tur stūrē pagriezamā Kalgraužu dārzes, kā teicu, tagadējies ir. Tur bija otrais kroks, stāvēja. Un kā atceru, kā veca mamma teikāja, Krievu laikos šite vede pastu. Apriekšu žandārs, saproti, zirgu, šito gario zoberu, pie sāla, lēkdevla pakaļ, vede to pastu. Ja visuomi sastādāvu šitajā krogā, saproti, šita nomainīdava zirgus. Tos vecos palikdava otros, un tad visu, ko veda laikam pastu no Rīgas vedi uz Mēmeli. Un laikam esam tālāk uz Eiropu, kur tur visus kas gāja. Ar šitā tur, kur tagad tā baltā māja. Tur blakus veci koki, tur bija būtiņas mūža. Tagad mēs teicam būtiņi, ja latvieši kādreiz raksta būtiņi. Kad 10 gadu bija liels notikums, man pārsteigums. Atbraucu no Vācijas. Laikam viņi bija 5, saprot, jā, tūka, visako. Un piestādās, ka viņi esot no Budendiku. Vācijā. Un viens no viņu tā pilsētā, saproti, kā teicot, cēlēju un muižinieku, saproti, Budendiks, turējis radnieku Livonijā. Un viņi braucēja pa visu Latviju, meklēdami. Jo vecajos visos rakstos ir rakstams Budendikhof, tas ir Budendikhofu muiža, jā. Kas pēdējais no viņu ģimenes ir 17. gadsimtā, laikam, kaut kura mēra laikā ir nomirst, tā muiža bija valsts ziņā, saproti, kā tāda. Bet viņi bija atraduši, atbraukuši un galu galā noskaidrojām, saproti, no kur ir cēlies tas Budiņas nosaukums. Tieši, lai kaut kāds no viņu nozarē, saproti, ir bijis tajos krustnešos, saproti, piedalījies Livonijas no magistra bija divīs dabūjis, saproti, kā ziedojumu šite zemes gabalu, kur, jā, kādu laiku, saproti, ir ņēmis. Un 608. gadā bija vizitēta ne šitā, bet tā baznīca, kur bija Jūrmalē. Tur ir ierakstīts reiz Budendikhovs, ka maksā 15 marcinas baznīcai pa gadu. Un tur 12 saimniecību, ja to piekalpo, saproti, zemnie. Tad 19. gada beigās Budiņas muižā ir atrodami 13 zemnieku saimniecības. Tātad tās ir pastāvējušas diezgan ilgi kā tādas, jo zeme bija muižnieka piederēja. Varēja palikt no vecākajiem dēlam, kaut ne visumi tā būdeva, bet tā jau būdeva, gāja no vienas paudzes gāja uz citu, saproti, bet to, ko tu turēji virs zemes, tas bija tā. Ja tev tā vietā nepatika, tu varēji sakraut savu mantu ratos, ja ņemt uz muguru, iet uz citu
mūžu un tur kalpot un iedzīvoties no jauna. Un tajā saimniecībā kungs ielaizdava citu. Bet tie vecie nosaukumi, kā teicot, pastāvēja laikam visu laiku. Varbūt tur vienu no vērķu. Tas arī bija tieši no Būtiņas, viena saimniecības pārstāvju. Kā tādi. Mana mamma. Jā. Kā tev mammai bija uzvārds? Mana mamma bija no šitās puses, un tēvs bija no tās puses. Mammai uzvārds bija Freimane. Un viņa apprecēja un aizgāca. Jā. Bet māja sauca Vēriki. Vērks. Kas ir Vērki, zina tam māju? Jā, kaut kas no dzelzs. Jā, tādā veidā. 26. gadā, 1828. gadā, kad sarakstīja revīzijas bija tā, bija valsts sarakstīja vīriešus tikai. Jo valsts nodokļus rēķināja no vīrieša galvas un no vīriešu skaita ņēma rekrūtus. Bet tu darīšana, sievas nerēķināja pēc starpam. Sievas bija liekas. Tā, jā. Un tad tur, kad pierakstīja Latviju, tad noteikti vajadzēja pierakstīt, kāds ir mājas vārds. Vecie mūsu māju vārdi bija dažādi citādi. Tad tur pierakstījumi tā, kas bija dzeltainis, tur ierakstīja, kad ir gold. Jā. Kas bija Vērkis, ierakstīja, ka tas ir štāl. Štāl tas ir šitais pērauds. Kā visu pārtais, vai ne? Pēc tam tur citi ir vāciski pārrakstīti pa līdekām, pa menci. Vietoj menci atcerādās dorš. Jā. Tā radās mūsu pusē radās jauni pavisam uzvārdi, kā tādi. Jā. Un tad ir Freimani. Pa Freimanis ir, šajā pusē atcerādās 19. gadsimta apmēram pirmajā pusē. Tādi visi nākusi no Mēriškas mūžas. Mēriškas mūža, kā zināt, ir, no Rocavas uz šo pusi saproti. Freja man, divie vīri. Laikam tie bija palikuši, teiksim, no Jākaba laika. Vīri saproti, kas bija dabūjuši brīvu, saproti, neturēja mūžai kalpi. Vēl jo interesants, Edvards pabrauca projām, jo? Viņš saprot. Edvarda uzvārdi ir Brikman. Jā. Es ilgi domāju, man tas ir saprotams, kas tas ir. Tas ir vīrs kaut kāds. Kaut Brikman zīmē, kad es sāku kad dabūju rokā baznīcas saproti sarakstus. Un šitais nosaukums arī Jākāps. Kāds Jākāps saprot. No laikam kaut kur nogājuši saprot projām. Tā kā mūsu uzvārdiem ir diezgan tāda interesanta vēsture ir kā tāda. Tā tagad stāvi Svantājas upi, bet īstenībā šis cilcilās 80. gados uztaisīts, jo šeit ir noņēmi tādu vingi. Vecais Čelšaku iet, redzat, tur ir pāļi. Te gal to plēderu krūmu, kad iziet, tur vecais tilts koka bija, un tur bija ceļiņš, kā tās, un brauca tālāk bija dārbupe. Tā arī tagad ir noņēmta no šī ceļa projām kā tāds. Te bija divas brastas, ka varēja pārbraukt pāri, jo šajā vietā, saproti, māla grunts ir diezgan augstu. Ja ietam tālāk tur uz viņu pusi, tur ir smilkšans un tur, kā teicot, upē ir diezgan tādi bezdibeņi, tur tikt pāri nevarēja. Šajā vietā ir vecais Celš, kurš kādreiz no Mēmeles gāja līdz Grobinai, un tālāk tur uz Kuldīgu un uz Rīgu, kā tāds. Pa ceļam laikam šitās
uz ko mēs tagad dēvējam par Rucavu, laikam nebija. Sagadējies Rucavu, saprot, ka tur viņu vajadzēs projām, saprot. Jā, šita gājuši ir tirsnieki, karaspēki un kas tik nav nācis garām. 1921. gadā tieši galu galā līgumā, saproti, Lietuva galu galā tika pie Palangas kā tādas, ka tur lietuvieši bija pielikuši klāt, ka viņam ir svaigalīgi Sventāja uzcelt ostu. Bet, ja ir tā, kur vajadzēja nolikt to robežu, tad ir 3 varianti bija. Bija vēsturiskais variants, bija etniskais un bija ekonomiskais. Ja būtu ņēmušie vēsturisko argumentu, tagad Latvijas robeža iet pa Šikira, pa upes vidu. Ja būtu ņēmuši etnisko, tad tagadējā Latvijas-Lietuvas robeža būtu laikam Palangas Araosta teritorijā. Jo šajā pusē, kā teicot, toreiz bija 21. gadā bija 2 lietuvieši tikai. Bertašu, Simons un vēl viens. Visi citi pārējie bija latvieši, saproti, kā tādi. Bet redzi, ka bija paņemts ekonomiskais. Ostu nevar uzcelt uz vienu upes krastu. Nekas neizsiet. Tad piemete Bultiņas gabalu klāt, kā tādu. Un tā, kad šito lēmumu darīja Angļi, tad viņš padarīja tā, ka Angļi darīdava visu Āfrikā. Jūs pasaskatāt, kādas Āfrikā ir robežas. Taisni pa tūksteni strīpu nobriešta. Laikam šeit uzmeta uz kārti lineālu un nostrīpoja. Un tad ir taisna strīpa. Daļa šito zemnieku zemes palika viņā pusē, daļa palika šajā pusē. Pēc tam tur kaut kā viņi sanulēja, saproti. Tur bija tāda liela keska, saproti. Jā, pārgriež. Un tā, kad ir 30. martā lietuvieši pirmo reizi atgāja uz Palangu atpakaļ, visu karaspēku, visu ko, plegām un trimitiem un visam citam darīšanām, saproti. Un 5. aprīlī Kuldīgā bija parakstīts līgums, kur sadalīja Kuršu zemes, un tur pirmo reizi ieminēta ir Rucava, ir Palanga, kā tādas Sventājas, kā tādas. Toreiz laikam jau nebija. Tā Palanga sadomāja, ka viņi tagad tajās dienās dara Palangas dienas. Es jau arī piedalījos, ir pierādījums, ka tieši tas ir 30. līdz 5. aprīlim ir dienas. Tā šogad uz to darīšanu atcerodās tādas netīšām bildes. Laikam kaut kur no interneta ir izrautas. Vajag domāt, ka tas ir 25. gada latviešu atvadas no Palangas novada. Šitie jātnieki jau stāv, saproti, viņā pusē pie Aizņemērzaķes, pie bijušā Prūsijas un Krievijas, es varu laist apkārt. Un tur viņi jau rindā visi sastājuši, saproti, pie Palangas baznīcas reizi. Laikam aizietot projām. Šitā apgabaušana, lietuviešiem. Tā šogad lietuvieši kaut kur laikam ir Latvijas kaut kādā internetā ir atraduši, saproti, un šito bija izrāvuši kā tādu. Jā, 95 gadu. Jubilēja, jā. Tieši šajā laikā. Un tad, šajā nedēļā notiek tādi visādi sarīkojumi, tad šodien lietuvieši no Palangas kājam gar Jurma lietu Sventāju. Uz savām zemēm. Jā. Jāzina savas zemes ievērotā. Pulkstens skrienos Sventajā dos tas, kur karš. Zaldāt putru, jā? Jā, zaldāt putru. Ja grib par... Cikos 5. Pulkstens vienos. Vienos, kurā vietā? Centrā. Centrā. Jā. Mums
mums pašiem ir, mums būs labāk. Jā. Mēs tikai zinādām, jāiet blakam, jāiet sava putra. Tā netiešām sagadījās. Vēsturiski. Tad mēs varam uz to tiltu nosabrīdāt, ka latvieši tomēr nav aizmirsuši. Jā, mēs esam savās okupētajās zemēs, esam atgriezušies atņemtajās, viņu tā kā. Es ar Miķelu pateiktu, ko man mamma teica par to krogu. Es atceros, ka es prasīju, krogs, es saku, tā kā mums stāsta, vai ne, kad tur no baznīcas uz krogu, tā kā dzērtuves viņai. Jā. Viņa teica, ka nē, patiesībā tam krogam bija ļoti liela nozīme. Viņa stāstīja tādu piemēru, ka bērnu kristības ir. Viņa teica, iedomājas ziemā bērnu kristības, kur tā uzreiz jau tādi, taču neies baznīcā. Viņa teica, tad mēs atbraucām uz to krogu, tur saģērbās, viss apucējās, to bērnu pārtina vai ko tur. Jā. Tad tikai... Tad sajietināms. Jā, un tad viņa arī teica tā, ka, piemēram, pēc baznīcas esot bijis tā, ka tādas mašķītes katram te bijis tai lindu kabatā un tādu saldu kādu taisīju. Saldā pitparis. Jā. Kā tas gribēja, jā. Un tad viņi sasēdušies, vai ne? Un tā katrs tad teica, ne jau dzeršana, kā viņi man teica, bet tā... Častavāja. Jā, častavāja. Bet kā katrs deva kā no tās savas izvilka. Jā, šeit jau no manis. Jā, tā kā pacienāja. Jā. Tas tieši te vasaras laikā, es sapratu pēc bildēm, kad tur pie baznīcas kaut kur. Varēja būt ir baznīca, bet... Un tad, tā kā tas paps arī teica tā, ka, arī tās meitas noskatīja, piemēram, Jā. Tai baznīcā tur, un tad tur tai krogā vēl tā, ka pēc tās baznīcas, pirms tur braukt uz mājām, vai ne, tad tur arī, var teikt, noskatīja tā, kur un kā, tā kā tiešām, kā raksta, ka krogs bija, ka tur, vai ne, gan līga strādniekus, gan ko visu. Un vēl ko vecā mamma, es nezinu, vai šitā ir tā vieta, tas, Sandra, par to tavu līniju, par to, kas tā, kad staigāja tā tāds. Un ka tās vienas kurpes bija uz visu mūžu, vai ne? Un tā gāja abasām kājām uz baznīcu, un tad te viņa teica, upē nomazgāja, visu to lielo nomazgāja, un tad, lai baznīcā var ieiet, tad tā tik tās kurpes uzvilka. Un es tiešām pārskatot to bildes, es atradu, ka ir tautas tērpā vēl 40. gados. Man liekas, ka tās ir kristīgi. Vecās paudze gāja vēl, kā teikt, viņa te atnāk, labākās drēbēs, atnāk pie baznīcas tādas kristīgas. Vecā Tev ir tas bildes? Man ir, bet diezgan tādā sliktā stāvoklī, bet... Tā kā vajadzēs droši vien... Jo tā bilde tieši parāda to, ka viņi vēl staigāja tautas tērpā uz baznīcu. Ir no tā laika tādas, redzi, vecie sēdi tajos vecos austiņos visādi, jaunās jau stāv kartūnos, saprot. Jā. Kā moda nāk iekšā. Tās ir laikam tās Brikmāna veltas kristības. Pie baznīcas, nezinu, kurām gadā tas ir, bet es domāju, ka tie ir kādi 40. Veltas iet ap 40. gadus, jā. Skatos, tā bilde jau visu laiku bijusi albumam. Cik tagad tā ieskatīju, viņa taču stāv vēl tautas. Jo. Vecie nepameta to modīju līdz mūža galam, var teikt. Bet pamatā viņi tad ir vēl no tiem veciem laikiem šajā vietā, tas, kas tā kā tiem mūsu senču tā kā apsēkļi, jā? Vienkārši tad viņi ir laikos mainījusies un paplašinājusies un tā. Ļoti skaisti.
Viss milzīgs, kas tie šitie koki? Nu tādi ritīgie koki. Jā. Tur arī. Šitie jau bišķi jau sanāk. Tās vēl latviešu stādītas jau. Nu, tiešām. Tā pagaidīsim te pie veco vārtu. Aha. Vecie vārti. Jā. Vecie vārti. Nu, tad, kad esam pie veco vārtu, tos dzelžus, kas te bija pakabināti, jūs redzējāt pa ceļam, tur bija pārcelti turinā. Nelaiki smurkšas diži putojās, ka vajag atnest viņus apakaļ šiti pakabināti. Tāds cilvēks nomira un nesagaidīja, kad viņu vēlēšanos kaut kas izpildītu. Nu, tā jau te, ka skatāmies, tas, kas ir abaudzis tur gabals un it kā ne krustunam, nekā, tā ir vecāka apsētas vieta. Kārtē pirmo reizi ir 18. gadsimta beigās ir piekļuvusi kā tāda viņa, bet laikam ir gabāti jau vēl kāds daži simti gadu atpakaļ cilvēki. Tur viens uz citu turbūt iet jau visādi kā tādi. Un tad pēc tam tur sāka vecajā apsētā vieta strūkte. Tad pārcelās šitais taciņš, kur te taisniet, tad pārcelās pāri pa to taciņu. Laikam pēc kāda 20. gada tur apmēram tur tā pusi. Pirmajā gadā mūnici bija, viņi kā sevi pa vāciešus bišķi uzturēja, tad viņi bija izgājuši Vācijā projām. Viņi tajā laikā vispār te nebija, viņi nāca atpakaļ tikai kaut kas 6. vai 7. gadā atpakaļ viņi pārgāja. To laiku nokrita lidot. Un iesudēja tieši to ēdu. Viņiem tā kā dzimtas kapi. Jā, viņi vajadzētu tie kā dzimtas kapi. Vēl tie pavisam veci mūris stīvā, te tālāk pa. Jā. Jūs esat brālis un māsas. Un dieviņš taču arī ir kaut kur pieminēts, man liekas, kaut kādos folkloras. Nevar būt kaut kādā. Melngaļa kā viens to... Dieviņu valdes bija tāds zvejnieks. Es zinu, ka brālis var stāstīt tā, kad tā jūrā esot tāds joks bijis. Nu, mums jau jūrā nekas nenotiks, ja mums pats dieviņš ar mums ir kopā. Tas ir liepaņieku stāvpā. Jā. Nu, ir tāds uzvārds, Jā, te viņa tēs un brālis guļ. Dieviņi mums bija Ručavā. Jo. Katužos. Viņam 3 dēli bija. Man liekas, tas, kas toreiz bija vairāk līdzies Deibergaitā sumināšana Siguldā, tas ir no tiem dieviņiem. Melngainis, kad reiz bija braucis uz Nidu, pēc tam pēc Nidas, braucot uz to Nidu gaļām, viņš bija iebraucis Šventājā. Un Balibirjos, saprāt, bija dabūjis nakts vietu un atradis 2 labas dziesmu teicējas. Tas ir Pipara Margietu un Mariņķa Ukseli. Kā tādas. Mariņķa bija tante šitai Pipara Margietai. Un tā kā visi palibgieri vede savus mirušo šeit uz Šventājas kapus, tā viņas tika šeit paglobātas. Un rav ir arī Pipārs Margiets, rav vienā stūrī guļ, rav tālāk Mariņķa Uksele, būtent kā piederoša pie šitās ģimenes. Tā viņas radinieces savā starpā. Nu jā, tante viņa bija. Pipari. Tad tā Uksele vecāka bija. Jā, Uksele bija vecāka. Viņas tur melgājumi, tur bija vēl 400 vai cik tur dziesmu un stāstu piestāstījušas. Bija novestas uz Rīgu. Bija dabūjies šito 3 zvaigžņu medāli. Jā, bija apbalvot. Mariņķa, jā? Jā, abas 2. Abi 2? Abas 2, jā. Viņas tur esot bijušas novestas uz Rīgu, un tad tur bijušas Prantavātas, saprāt, 2-3 dienas, kad tie studenti izrādījās un viss. Tur ir lieli stāsti par šīm.
Nu, vā. Tātad, ka visuми teica, ka 3 zvaigžņu tas apbalvojums, tas manāš nav pirmais Sventājā, tomēr ir bijuši priekšteči. Kavalieri. Jā, kavalieri, kā tādi. Es stāstīju, ka tā kā kara beigās bija pāri jūrai. Jā. Un kad atrada, vispār visa piekrasta bija pilna. Pils Jūrmanis bija līķi pils. Un tie nezināmie kapi, kuri vispār nav izpētīti. Viņus krāva vezumos un veda uz būtiņu kapos, kā ieieti pa vārtis. Bet šitajos ne, būtiņu. Būtiņu kapos pa labis tur vajag noiet. Murša Niklaus tur ir uzlicis zelza krustu, tur ir dobe bez nekā, saproti. Tur ir saglabāti šitie. Es vienkārši iedomājos, ka droši vien te piekrastē visās tais mazās kapsētās ir tādi nezināmie kapi. Tie bēgļu gaitās, kas devās un kur tās laiviņas gāja bojā. Daži ir novest uz kapis, citi ir pakasti tieši kāpās. Jā. Kāpās ir apšautu kareivju. Jo, teiksim, Vlasoviečus Krievi rangībā neņēma, tos uz vietu likvidēja un turpat viņus apkasa, saproti. Ko tā? Vlasoviečus. Tas bija Krievu armija, kas Vācu pusē karjoja. Tos ņēma uzreiz likvidēja bez nekāda soda, bez nekā, saproti. Mums bāži acīs, ka leģionāri bija. No. Diži labi, attieci, Vienā pusē te Latvijas. Tāpēc vecos rakstos viņa tēvs bija Lūkplī. Nē, es tā arī prasu. Lūkus plēse. Pēc tam viņam pazuda tas kā piemēram, pie mums saproti dažus aizmirst. Freimani paliek pa Preimanis un visi citādi saproti un tikai māči paliek. Neizgropļot kā tādi. Te ir Lūpļiešu saimniecība. Tur, kur mēs runājām pa jūras skolu, tad šitais Andrejs Lūpļietis bija viens no tiem kursantiem. Bet viņš tomēr nekurš turmanos neizgāja, palika šita pat tēva saimniecībā, bet visur, kur gāja Leša laikā, bija kapteinis. Kā tāds? Vai pirmā te pastāstīt? Jā, un Sventais Osta vēsturē ir arī pakļuvis, saprot, kur Šimuļuns kādreiz ir parakstījis, tas Sventais Ostas celtnieks, saprot, ir iekšā kā tāds. Bet noteikumi pa šito saimnieku ir diži tādi. Sieki, kur graudus vajadzēja, kad andelēja, saprot, pie Lūplieša bija vismazāki visā sādā. Kā tādi. Kā bija talkas. Talciniekus vajag ēdināt, ne? Jā. Visi sasēd pie galda, jau atnes, kā to zupu paliek. Lūplieši atņērt maizes kukulis padusē, otrā rokas. Kas maizes grib? Kad ir tā zupas neviens. Nē, negrib tās maizes kukulis nodas projām. Un pēc tam dodāja. Ko mums no tā būs mācīties? Kad dod, tad ņem! Saimniecība, tā šī saimniecība, viņam bija tāda lieluma, tā ka visi šie lielsaimnieki mūsu bija ap 20 hektāru turēja. Te ir Lūpliesis, tur ir silas progis. Te ir, kur tie krūmi aug, jau neviena koka, te bija bērči. Tur tālāk uz stūra būs lielie sprogi. Un pēc tam viņā pusceļa jau pie Virdzinieku mēs piebrauksim, vēl vienreiz piestāsim. Kā tādi. Te bija Virdzinieki. Virdzinieki, tie arī dzirdēti, jā. Virdzinieki. Te dzīvoja mana vecās mammas mamma. Joprojām? Jā. Tieši no šita mana vecā mamma ir dzimusi šajos laikos. Virdzinieks, kā teicot, ir nepareizes uzvārds, arī no izkropļots. Jo vecajos rakstos, pirmojos variantos raksta virginieks. Tas ir bijis, kad reiz izceļējis no Virgas un gājis uz Sventais, dabūjis kaut kā zemi un pēc tam laiku palika pa virdziniekis, kā tādi. Un domā, kas tas ir? Tad mana vecmammai no vienas puses bija redzēt, tas tēvs bija virdzinieks, a māte bija no Ļupiku.
Viņas māte bija gājusi no Prūsu. Bija pārvesta no Klaipēdas puses, saproti, ka skatījos baznīcas grāmatās, nekur nav ne dzimšanas, ne kristības, nekādu liecību nav. Tikai atceronas uzreiz atceronas, saproti, ne laulāti nav, tikai vienreiz sāk viņi kopā vest uz baznīcu bērnus un krustīt, saproti. Ļoti moderni. Ļoti moderni. Nekur atceronas, saproti. 40. gadā, kad sāka runāt, ka vajag iet uz Vāciju, tad visi tā ģimene bija sadomājuši, mūsu viena vecā mamma ir bijusi no Prūsas, mēs esam arī vācieši, varbūt vajag iet uz Vāciju. Tad es zinu tādu tur. Tad tā teicot, manā ģimenē ir sventainieki, ir virginieki, ir prūsinieki, tas asinis ir maizīts no visām pusēm. Es domāju, ka tāpēc es tāds mēlīgs esmu. Glūdeklis. Paskatīt, Vipara Mikelis bija diezgan švaks vakardien, es nezinu, vai viņš būs vai nē. Ja viņš esies, ko nāc pastāstīt, tas ir, kā teicot, mana otrās rindas arī brālēns, Vipara Mikelis. Mikelis to pakaļ. Vecais stālis un savu vietā, kā teicot. Tik garš, ka nevar ieņemt bildē. Nevar neieņemt. Mikelis arī mācējis jumta plāpīt, sīlās. Atcājās kā tādās. Redzi, nevar veco tūru, nevar bata izskats. Tā bija skaidrs gaiši, kur ir zirgu stālis, kur govu stālis. Sugu stālis būdavo pavisam atsevišķi visur. Vaļā galā tad bija rīja. Skūņa bija skūņa. Nē, bija skūņa šitte, a rīja bija uz kalvu, tāpēc, ka rījā labību džāvēja skūnā krāva sienu. Sienas varēja būt blakus govu stāļiem. Pēc vecā visas parašām visām. Un dienvidpusē Nāc! Viņš skatās, grozās. Jā, rūk, lai nāk ārā pie mums. Labadiena! Nu, protams, pirms. Pilns sēks, svešs ļaudis. Tīkā trūncis. Ir vasara, tas sveši, latvieši ir Nu, bet tik ziemas laikā nav bijis. Kāda tu dzīvojā? Kā dzīvoja? Mums tikai nešauba, bet kā un dzīvoja. Kurzemnieki ir vilas. Runāt mākam ir leitiski, latviski, krieviski. Kā vajag? Nu jā, mazbērni. Tie pa Angliju bija 6 gadus. Tie angliski labāk māk nekā es latviski. Sarunā visis. Tā dzīve ir vieta. Jūs tikai šodien visu laiku, visu Žeļļos ir Aerodroms. Kur aerodroms? Jā. Žeļļos esat pārgājis gadu vecs. Tās nopirka zemi tur tipat hektāru. Nē, ir ēdieni tā. Ak, ēdieni ar Linduka zinu. Vāri ir ācņu tīri. Jā. Bija rudzu miltu tīra, nē. Jā, mums rutēni izvārīja. Jā. Latīri tā bija. Un pēc tam rācņu tīra ar rudzu miltis maisa pa pusi. Tas ir pusi. Tas ir pusmarškānis. Pusmarškānis. Rāciņ tīra Tev mamma melatīra. Jā, kopā. Tev mamma vēl tādu vāra? Mēs jau sen esam nekādu tīru ēdis. Tad tev jāatbrauc pie mums, mēs tev uztaisīsim kādreiz. Nu, tu tīri pa vispār, kā atbrauc ir latvieši, latvinieki, tad ir diži joki. Saimieci izvārīja, ko viņi turēja izvārīt biesputru, ne? Jā. Bet viņi ēmir izvārīja tīri, izgāja lauka un sauc, ka tās tīri! Nu, tie ēd, vai ēdīšit vēl tās tīri, saprotu, grib palikt. Nu, teicu, es jau tik tīri gramdu, tad tos pat šķīvēt, caurums būs ātri. Lieka tīris. Ēd vēl tīri. Jā, ēd vēl.
Freimans ir un tur ir šurin to sauc, šis bija īsts Freimans. Ir māju vārds Freimans, ir uzvārds Freimans. Viņi savā starpā nekā nevarēja sadarēt, kam pieder šis cels. Tad viņi tiesājās un tiesājās, tiesājās un tiesājās. Galu galā šitam Freimanu apnika, viņš savu saimniecību pārdeva Romanovskim, Sventais osta administrātoram, pats izgāja nosapirka zemi pie Palangas Paronžē, kā tāda. Apnika. Jā, Romanovskus 41. gadā izveda uz Krieviju. Te pirmajā viņi pakļuva, kā šitie Lietuvas kalpi, ierēģi. Jā. Tad Krievu-Vācu laikā šitā vēl dzīvoja viņa brālis, tas pēc tam arī izbēga uz Zviedriju, šitā bez saimnieku palika tā ēka. Tā šitā iecēle, kur vācieši bija pārveduši no Leningrada puses, saproti šitos, es nezinu, kā kalpus viņas pārvedi šitā Varšava, tā Šenkeru ģimeni iecēle. Tā šitā no šitiem Šenkeriem, saproti, pēdējā jau ir dzīvoši, mājā kā tādi. Tā vecā māja bija diezgan nolaista, kā tāda, saproti. Ir kāda bilde, ir kāda ziņa, vēl kaut kas no arī. Kaut ko vēl var atrast, saproti, un dažus gadus apakaļ viņi uzcēla savu jaunu māju, bet Rauklēte kā tāda ir palikusi vēl no veco laiku. Novā. Tie mūri ir Freimana Rijas staļu vietā. Ja bija uztaisīts kolkoza šitais govstālis bija uztaisīts, tad ir mūri palikuši no tā laika. Vecais šurina vieta ir zīmīgā to, ka tur dzim vēl viena dziesmu teicniece, tas ir Balcira Kērasta. Tajā mājā ir dzimusi. Jā, ja zina to plakatu, kur rāda viņam visam ir šitādi, tad tieši šitās mājas ir nobildēta. Un tā jau tā, viņa nav tas Mielavs? Jā. Mielavs. Nē, viņas māte bija Mielava. Viņa pati bija jau... Tā neredzīgā, tas bija tā neredzīgā dziedāt. Nu, bet vīrs nebija Mielavs. Nē, viņas Freimana Niklava. Tēvs bija Freimana Niklaus bija paņēmis no Mielavu savu sievu. Bet viņa bija neredzīga, ja? Tā nebija tā dziedātāja neredzīgā, kas... Nē, viņa redzēja. Viņa bija tikai kājamis. Viņa bija nedzirdīga. Jā, dziedāt viņa... Tāpēc tālāk viņa disko dziedāja, ko viņa bija jaunībā iemācījusies. Nevienas jaunas dziesmas nemācēja, un folkloristiem tā bumba. Dzimusi. Jā, dzimusi, jā. Bet viņi tad arī te dzīvoja, ne? Tas nav tā filmā, kad viņi nāk laukā un ka viņi tur ģērbjās tajā tērpā un... Jā, bija atvesta šite. Viņi bija atvesti. Viņa tur Jūrmalī, tur dzīvo viņa, tur pie vīra tur dzīvo, visu mūžu pabeidza un dzīvo un bērnus izmācīja viņa, kas ir tur. Šita, kā teicot, diži maģi varam tur pieiet pie Freimaņu māju paskatīt. Bet tai mājā tur vēl kaut kā ģimene dzīvoja otrā pusē. Tur otrā pusē viņa aizgāja uz Rucavu. Kas? Te Šenķer mājā dzīvoja vēl viena ģimene. Otrā galā, nē, divas ģimenes bija vēl ieceltas. Bija Tā viena aizgāja uz Rucavu. Un bija Freimana Andreja ģimene iecelta. Bet tas tā kā nav kolhoza laikos. Pēc kolhoza laikos, pēc skolas. Jā, mājās vairākas ģimenes. Ka Freimana Andreja uz ceļu bija nosis, laikam kādā 45. vai 6. galā bija nosituši. Freimana Andreja arī dzīvo vēl divis bērnis, un tā meita ir... Viņa vēl, mēs iesvētībās kopā, Dzidra, man liekas. Jā, Dzidra. Bet uzvārdus neatceros. Nē. Brakši dzīvo. Vai Brakši, vai... Es zinu, ka viņa man... Tā ģimene, viņa daudz bērnu arī. Nē, man liekas, ka nebija daudz. Viņa nebija Viņai brāļi, māsa viena. Es vairs to neatceros.
No. Mēs ar to dzīvi vēl kaut kādu brīdi. No, varam iet pie stūri. Šitie saimnieki, ka šitie, viņi sāka nākt apmēram 19. gadā pirmā pusē. Freimanos šitie šurinos bija pie šitā klēti ar 1826 līzumu. Tāpēc, ka tur, kas dzīvoja tur smilkšu kāpa sāka apnest ēkas. Pilnīgi viņus asputināja, un tad viņi sāka bēgt projām šita meža malā. Tēc pirmie, kuri ir nākuši šiti taisījuši mājas, ziemas laikā vilki staigājuši gar logis un kaukuši. Bijis tik briesmīgi, saprot, bet pēc tam laika visas lieknas, visa ko izcirta, palika plikai lauki, un viņi tagad dzīvo gandrīz tā kā pilsētā. Nu, varam iet klāt. Ja iesies Mildā, zinat, ka Milda ir bišķi nedzirdīga. Viņa pasaskata lūpās, ko tu runā, ja viņa saprot, bet viņa savam noteiks. Un tālāk neklausīs. Miķeli! Miķeli! Jā! Un tur ir 20 Latvijas. Kur tu pazīsti? Man nebildiet, nav brīv mani bildi. Man nebildiet. Jā. Kliete bija uz, kliete bija uz. Bija, jā. Man nebildi, kas jums ir nemudrājuši? Nē. Bet jūs vienalga smūža izskatāties. Un tur ir vēl dzīves. Viena veca tāda pata keša, viena jau uzējuši, un vēl viņa viena tikai brauc meita. Un tur atkal divi veci jau veci ir. Latvieši, jā? Rādīgā, viņa jau ir rādīgā. Tā jau, ja tik vārds nav vajag. Nu labi, ka penzīja ir, tā jau arī. Apērt visu to. Vai, tad jau vajadzēs iet medus, paņēma, muteneva grītu, muteneva siekalam. pasūkstīt, vai? Siekalam Mišķi pasūkstīt? tā kā īsi tev ir. Nu, ņemat vēl reku. Jā, nebaidot. Nemoniecina devēju. Tu man nav viņš veselīgs rāmāk. Jā. Un tā vajadzēs iet vēderi pie krāsas sildīt, lai nāk laukā tas medus. Nu, ko jūs Liepājā, nē? Nē. Mēs Rucavā un Rīgā. Ko? Mēs Rucavā. Te pāris liepainieki atbraukuši arī līdzi. Jā. Mēs no Rucavas tā lielā tiesa. Nav, jāmat, nebaidoties. Jāmat. Es nogaršošu. Nu, bitinieki. Lai diez gausīt. Ar rudziem, ar biežiem, ar maziem bērniņiem, ar rudziem, ar biežiem, ar maziem bērniņiem. Man jau 89 gadi, ko es varu gribēt. Bet viņš ir labs, lai veselība. Kaut kas aiz goļu slaus, kad reiz. Es par 40 gadu žinēju. Tad es gāju pensiju. Tad jūtu tādu maģulēju. Mēs tagad esam Miķel. Tagad es nezinu. Nākšu. Tā, ka tu turēsi laika noiet tur viņā pusē, tur ir uzlikta, saimnieks ir uzlicis šilti, ka tā ir medīņču, saproti, saimniecība. Kas tas ir medīņčus? Īstā uzvārds ir Dejus. Žemaiči mežu sauc mēdi. Mežu sargs ir medīņčus. Varbūt tēvs ir dziedājis arī kaut ko? Tēvim vēl apbalsts, viņš baznīcā dzied tā kā... Bet, kad tie brauc tie folkloriski ierakstīja kaut ko no vecām tiesām, Nē, tie folkloriski bija atbraukuši, jā, tā jau, es jau te vairāk vēlēju to savu būtu. Ko bija izdziedāt? Kad Mēs Vilmā paņem tādu budeli, tad iet visas dziesmas var atcerēt. Un kad nav tādu budeli, Jā, marāk varbūt, jā. Nu, negribu mums ar vienu gabalu uzdziedāt. tad sāk tās galvas strādāt. Un mēs vienkārši neesam paņēmuši. Skatot ļaudis, rekur cēls, rekur iet mums dižens dēls. Tēva lielās pastāvās, pasauli viņš apbraukās. Satī zemi kamolā, iesies mātes lakatā un ar vecu mātes brīli izpētīs debesīm.
Jā, tas tāds dzējolis. To ceļoļu viņš ir Freimanu skolā iemācījies. Nu, bet iemācījies. Dziesmu uziet tev. Bet, nu, uziet. Jā. Reiz biju iemīlējis kuķi, tā bija skaista zila ceko. Jā. Cik zilas bija, viņai acis. Un vēl es to mīlēju. Viņš reiz sēž gultā ziedu, zina, ka klausās to Rīgas kanālu, to šlāģeri, nu tās, kas šlāģeri dziesmas. Viņš tur tā brīžiem dzied, nu tagad tā veselība galīgi sagājuši. Pavisam labi. Nogulēja viens palangā, viens vaipēdā. Ka es būtu zinājis, būtu ieņēmis kaut ko un tad es... Nu, labāk jau vajag teikt, kāpēc tā nebraucāt paši ar to būtu. Ka tas veķers man nostāstīja āzmirsu visu. Sajauc to zatumus, ka Sapusa tā galva beir visu. Nu, nekas nāks pavasaris, nāks labs, silts laiks, būs jau labi visi. Ak, šitā rucaunieki, Liepājnieki, mana kolēģi. Tā viņi atbrauc ar autobusu, es redzēju priekšā stāvu, nevienēt. Un caurus vasaru braukā tajā. Jā, es domāju, viņi kā Rucavārā, domāju, brauc pie savu senčumāju. Nē, viņi atpērjās uz Ventāju. Jā, tā ir, jā. Tā mums te, tā mēs te ņemamies, cik te varam, kas saka. Nu jau tie spēciņi vairāk nav tādi, jau zini, un kā jau tēvs jau vienmēr katru gadu jau sēdēja, domāju, katru gadu un to zemes gabalu, un tik pieņem kādu gabalu klāt, kādu svaga, saka, es teicu, vai tev tā zemes nepietik, un tik pieņem kādu svagas klāt kartupeļiem, es teicu, pietiek, es drīz vai nevarēšu pie sava, kas saka, brāļa dēla aiziet, un tik pieķer kā to zemi klāt. Nu, gals ir ar tiem vecājiem saimniekiem, nu. Pārmāsti auga meitiņa, pārmāsti auga meitiņa, pārmāsti auga meitiņa, par pāri celšanu. Nu, prīmā. Nu, tas bija riktīgi. Redz, cik forši, nu, raukāt skaista. Labas aizdiena šodien darbīga. Nu, 3 lietas, labas lietas, nu, vēl vienu dziesmu. Tā mēs atstāsimies. Citādi mēs mājās neiesim. Kiemeli, žiūru pro langelį, mano mergužėlė rašo man laiškelį. Man laiškelį rašo, per laiškelį prašo, atai bernų želis, ryto vakarēli. Nu, sapratāt, ko? Jā. Apmēram nojaušam. Sapratām. Tēvs māk arī lietuviski arī. Nu, tā jau te viņiem visās jocīgās. Tev pie dzintara jūras, tad tev visi palīdz. Es nezinu vairāk. Jā. Nē, tās un šitās te jau ir tās labās, ko mēs nezinām. Nu. Jā. Varbūt vēl kaut kāda tāda atmiņa. Nu, man kā Deutschland, über alles, jeder Zweiksas, Lippuršalles, la, tradarēri, la. Vai dievi, vai Nu, rītīgi labā. Tā bija 12 tautu dziesma. Jā. Nu, rauc, redzi, kādas ir. Lēcis, kas skaidēja tā, mana brolis leperkojas, baltā apsivogis. Kur jums jau dziedātājs jūs vairāk vajag. Tas jau bija pats labākais. Jā, te jau bija liela dziedātāja, kad reiz pirmās laucējas bija no rīta kanāls. Lieldienām atceries Skarinetā, zini, kā Lidija bija un Dīvenīne, vanai bija akungs. Te taču, kas bija Sievpils, nāca iekšā no rīta akungs. Un te skanēja lustīgi bija tev. Izvaris rātiņš visu mizu. Izcep silke, sakot pakrāstē, satīt papīriem, rēdīgs, kā vai tik garšīgi bija. Neko citu nevajadzēja. Ar to karotīši nokas tāds.
Tas šita bija novietota tavu astoviņa, tad redzi, viena mala vēl palikusi, otra mala, bet tur diezgan apgrilušas. Tur tās mājas, tur bija zuvis apstrādāšanas cehs. Un šitā vieta bija Pričala. Pričala saucās, nu. 39. gadā šito galu āsbēru, un tad tur viņā galā taisnistā izlaidu jūrā. Tas bija tā. Nu, redzi, tā, kad gribēju ostu, ka neietu caur ostu ūdenis. Padarīju uz malu šito visi. Nu, vā. Tas jau tā, ka tu toreiz nevis tagad aizbēri, bet tā kā pirms 39. Tad, kad taisīta ostu, tad uztaisīta kanālu. Apriekš bija uztaisīta smala, saproti. 39. otro reizi sāku ostu celt. Tad izveidoja citādu formu, kā teicu, šita upu pārkārtoja. Ieriktēja telā ietek, ja? Jā, ieriktēja, tur caurumu padarīja. Bet tu jau tecēji tur, kur aiztecēji, patās to jau nebija, tādu kabatu uztaisīja. Jā, viņu galu palika tur tā kā bija. Tas ir ekonomiskais variants. Laikam. Nu, iesim tur uz skāpu, tur izlabi no viena skāpu. Un es prasīju Ziedonim, vai viņš kaut ko atceras. Nu, kas pēc tam te notika, jo pēc tam esot diezgan bargi kontrolēts tie zvejnieki, viss tā iziešana jūrā vai kas. Viņš neuzsījā tagad bija? Bija Liepājnieku. Ilustrētā pasaule no tiem čekas dokumentiem, kur ir, jā, tur tagad viena par tiem... Grāmata arī par tiem. Nu, vēl nav par tiem, kas grāmatā. Vienā grāmatā ir arī par to izbēgšanu. Nu, tas un tad it kā pēc tam ir ļoti tā robežsargs visa, ne tikai Liepājā, bet visā te tai piekrastē ļoti pastiprināsies, jo pirms tam nav tie zvejnieki tik ar tiem robežsargiem kontrolēt visu tā iziešana un... Nē, nu tu kontrolēji āri, bet laikam redzi virsniekiem devi pa cepuri. Nu jā. Un tie visi jau saka, tie tu zvejnieku spiest. Jā. Nu, vispār bez dokumentiem neizlaida. Esot viss kontrolēts, kad it kā... Pēc tam pārskatīja laikam sārakstus, vai neturi... Liekas laivas vai... Vai liekas laivas un radinieku nav viņā pusē. Ja ir radinieks kāds viņā pusē, jūrē neiesi, uzreiz uz krastu palika, kā visur, mēs esam pēc notikuma arī tagad. Mūsu kungi arī tā visādi sāk darīt. Katru vakaru, jā, to jūrmā. Un jūrmā lecēja katru vakaru, laikam, es nezinu, 6 metri. Līdz kādu 70. gadu gandrīz. Jā. Pa priekšā zirgis. Vēl 80. Pēc tam traktoris jau brauc. Un no rīta vēl gāja pa grīšļi, skatīdami, man nav pēdu. Iet pāri. Es jau bija gudi pasiemi slotēni pa grābeni līdz aizslaucību. Tagad tieši bija tā ilustrētā vēsturē. Kāds aizslaucību vēl Tāpēc 6 metri kā jūs. Viņa aprēķinās, ka nevar pārlēkt. Nav. Nu, tad tagad ir molas rau. Ai, mēs neredzam tos pirmos galvas. Vai gūdi uz to kāpu, tad viņš labi viss, kas ir redzēt. Nu, tad uzējam uz to kāpu. Jā. Tagad neredzam tos galvas. Nu, tagad jūs iedomājaties, ka pirmie tie gali, kur ir, ka tai vietā, kad uzcēla, ka bija 7 metru dziļuma. Jā, kas tagad ir? Jā, kas ir tagad? Tagad iet vēl kāds ārā? Jā, uz... No, tam pakaļiem dubaļiem īsas tuvis. Zvejnieki. Papēļ šitas dienvidu molas ir, bet vispār nav, un tāpēc viss kaut ciet. Šis ir galvenais molas. Un tā bija tā pirmā celtniecības rinda, izdina līdz 7 metru, un tas padarīja pirmos jūras vārtus. Pēc kēļu gadu sāka skatīties, kas sāk mēs cieti, saprot, šito vietu. Tad 38. sāka kaltrau šitos gaļos. Tie turēja noiet līdz 9 metru dziļam laikam. Tagad jau tas gals ir diezgan noskalots. Tagad mēs redzam tik sākumu aturaku tālu, kur ir atura viņā pusē. Jā. Tā turēja būt ziemeļa puse. To iesāka 40. gadā un viņiem atgāca Krievs, saprot, un nevar pabeigt ar bādu. Tā skarītas, kur mēs te redzam vēl virsu. Jā.
80. gadā Palangas valde sadomāja, ka Šventai arī vajag tādu tiltu, kurā Palangā, kur varētu promenādes un pastaigāties. Pa jūru, vai ne? Jā, pa virs jūras, jā, un tad viņi sāka celt. Tie celtnieki to materiālu atdalēja pa kreisi, pa labi, pa kreisi, pa labi. Pietrūka materiālu. Nē, un tad jiem uzgāja Sturms. Un tad parakstīja, ka Sturms visko nodesi. Un Šventai palika bez tilta, bez jūras tilta. Kā vajag mācēt. Domā? Šis ir 3 stūris, kur te ir starp 2 molu, tā saucas Ubagu tērba. Ubagu kule. Tā teica. Un kā jums bija 81. gadā, kad tas kuģis tur avarēja? Jums te pietūkoja to? Te bija, jā, te bija mela strīpa. Mīdā papē riktīgi, mēs tur vācām. Šitā arī tāpā. Mēs tam no traktori strīpa kopā un vedi laukā. Tas jau bija, jā. Jau redzi, tagad, kad es savu jaunību atceru, tad visi tie vēl gar malu tie koki, saproti, tie balki vēl bija. Labi varēja pastaigāt visu, ko tagad jau ir nopūši pavisam. Palicis tikai jau piemiņa no šitā osta kā tāda. Jau 20 gadu laikam Lietuvas valdība grib atjaunot viņu, bet tā neizdodās. 3 gadus apakaļ te bija sadomāts, saproti, Klaipēdas osta tādu rīcību, saproti, izkast kanālu no jauna, ka varētu jahtas un zvejnieki ieiet jūrā. Nosamdīja latviešu, saproti, šito... Jā, latvieši kasti to smilti, saproti. Jau šitā kalva, teiksim, sabērta, kas ir izkasta no tur. Tikko latvieši darbu pabeidza, izkasuši 3 metru gaļu grāvi līdz jūrai. Uzgāja pirmais Sturms un āzdesi to. Tad lietuvieši sāka meklēt kašķi. Atbrauci, mērīja un galu galā piezina tā, ka latvieši ir 10 centimetru izkasuši dziļāk nekā bija projekts. Un tāpēc smiltis Kaut kur vaini jānogāž. Tātad, ka jūs esat vainīgi, ka šitā nav ostas. Tā, par ko mums jāatbild. Jā, nu vā. Latvieši. Nu vā. Tā vecā saucamā osta, kad Ēlija, tā saucamā, tā ir tur tālu. Kad reiz Šventai upe jau negāja jau pa šito vietu jūrā iekšā, bet viņa tur gāja taisi. Tur ir arī aizsērējis, aiznes, saproti, un tur arī... Bet netiek klāt droši vien tā. Nav var pieiet. Tā, kad izmainījās tas necējums. Ir parasti tā, ja bišķi aiznes smilti, saproti, un no upe sāk nest, saproti, viņa pa šito smilti var, bet kurā vietā izlaust. Sev izēja. Ja tik dāt un bišķi starpiņu, viņa, pēc tam viņa noiet projām, un kā vieši ir, ja ir saksini, saproti, tad viņi suku stopusi to straumi. Ja nāk ziemeļi, sāmenis, tad suku stopusi to straumi. Tad viņa šit ir, tās ietek ir staigājis kādu kilometru, tur un atpakaļ pa šito gabalu. Nevar zināt, kurā laikā paņēmis, kurā brīdī kas ir bijis. Nav vā. Tur akuj tas lielais naftas plūdurs raku tālu. Blakus viņa kugīti. Zvejnieku uz jūras neredzam neviena šobrīd. Laikam zivju nav. Jā, laikam ir tā, ka šobrīd to zivju jūrā nekādu nav. Nav. Nu, otra vēl viens brīnums jau ir tajā pusē. Šventais katoļu baznīca jaunā, to cēla it kā jūrniekiem. Kā iziet uz šajā pusē, mēs redzam, ka tur ir kārtīga baznīca. Kā jūs būtu pasaskatījuši no meža puses, viņa ir šķīva. Priekš jūrniekiem, jā. Tā izdomāja. Un viņa jau no kuras vietas apmēram 14. gadā rudenī brauca tajā laiviņā un cēlās uz Latviju. Tepat? Nē, no osta.
tieši no plūduma, no malas. No jūsu malas? Pret ciematā, kur bija, kaut kas turēja pie Bet savai. brīvi jau tik un tā nevarēja tais laivās tikt, tas te jau bija ar kaut kas ar tiem robežsargiem vācieši tāpat sargāja. Vācieši, kuru laiku sargāja, bet tai pēdējās 2 nedēļas, saproti, pirms atnākot Krievim laikam bija bezkārtība, saproti, te viņi brīvi brauca. Jā, brīvi brauca ārā, saproti, jau vācieši nekādas vērības neņēma, un to bēgļu te bija pils, saproti. Jā, bet no papas nevarēja izbraukt, bet vienīgi šitai no šokus kaut kur Nidā vai pie robežas. Papi laikam bija to vāciešu. Vāciešu štābs bija. Štābs. Man nāca šeit, Pirktiņu jūras stāsts, ka viņi taču tie vecāki. Māma nepaspējas tēvs brauc no teikt. Tieši no plūduma brauc. Tas ir no upes tās No plūduma jūrmaļs tas tieši piesalaida pie krasta, cik varēja no jūras puses, saprot, piebridu, sakāp un bija projām. Nu, un tad izbraucat uz Zviedri arī sagaidīt tās laivas. Zviedru laivas nāca. Nē, mūsēji. Bet ar šitām laivām varēja līdz pat Gotlandējā izbraukt? Jo, ar motorpūļus. Jā, bet nebija tā, ka pārsēdāt citās laivās? Nē, nebija. Ar tām pašām? Jā. Pa priekšu, redzi, agrāk, kad vasaras vidū kaut kāda ekspedīcija bija nopirkuši Zviedrijā, 2 lielākas laivas, tā stāvēja pret Uškanām. Kur tur jūrā, saprotas, tad zvejnieki veda no krasta. Pieveda uz tām Jā. Bet tās aba 2 laivas pēc tam vācieši uz jūru un notvēra. Un te bija novesti uz Rīgu, citi nodzītas tas laivas, un te cilvēki kā Liepājā bija samāsti cietumā. Tā pirmā ekspedīcija Jā, bija saņemta cieti, jā. Bet tāda ziņa arī, ka, piemēram, Zviedri te braukuši špionēt arī, kad no Zviedrijas nācās lielās laivas, kur viņi spiegojuši. To vajag pašu Zviedrus prasīt. Nē, bet man nav dzirdēts. Nē, nav dzirdēts stāstu par Zviedrus spiegošanu. Tad viņi ar tām laivām atbraukuši, bet viņi labprāt pļāvuši, lai tie cilvēki brauc arī projām. Tiem bēgļiem. Tādu stāstīju Liepājas muzejos. Pētnieki. Laikam no Zviedriem ir dabūjuši kaut kādu. Zviedri tieši atbrauc. Un arī papļu pārkāpu, kad akurāt, ka bijuši jau vācieši projām, tad bijuši vēl 3 vīri meklējuši kādu laivu. Tā
gāvīņ. Tā bija sventāja. Paldies, paldies par devumiņu, paldies, paldies par devumiņu. Gan Dievs atdos citu vasariņu, gan Dievs atdos citu vasariņu. Ar rudziem, ar miežiem, ar maziem bērniņiem, ar rudziem, ar miežiem, ar maziem bērniņiem. Nu, lai skrien tie mazie bērniņi pa to sventāju, vai ne? Taču redz, kā ir, atbrauc kāds no pie saviem tēviem un mātēm un izceļojas pasauli, bet, nu, bet vienalga kustās par to sventāju. Nav jau tā, ka viss, vai ne, visi veci un visi. Un arī tie, kas ir tie tajos gados, vai ne, 80, 90. Nu, braši viņi izskatās, vai ne? Nu, tā, Mīķā, mēs jau sakām lielu paldies. Nu, es nezinu, vai tev ir šitā te no tiem, nu, kur mēs esam zvanītāji te iekšā, no latviskā mantojuma, tāda grāmatiņa. Laukceļotājs mūs apbalvoja. Latviskā mantojuma, tur tāda zīmīte. Un tāda mēs bijām pirmie 12, un zvanītāji tur ir. Tā nē! Un tāds maz ķocīts ir tukšs gan. Bet noties tajā ķocītī, ka tā... Grībos iet mamā nogu. Grībās, nu, vot izdomā, ko tu tur maz. Cik tu pacietīgs un cik tā manta liela. Ja tos maģos gailišus varbūt varētu. Varbūt, ka var vienai zupiņai vai vienai vērcītei. Bišķi brašķi tu variet sasalasīt.